Sveiki, draugi! Šausmas. Sniegs sasniedzis, lietus līst kā pa jāņiem. Tuvojas ziema. Esmu izbraucis uz Vēdzelēm. Mēģināšu vēl pēdējo reizi pirms ziemas, pirms ledus sāk vilkties virs ūdens tilpnēm, kaut ko noķert. Ļoti gribas noķert to Vēdzeli savu pirmo dzīvē. Jūs man rakstījāt daudzus komentārus, šoreiz arī to ņemšu vērā. Tāpēc Vēdzelē nav labāks laiks kā tāds, kurā pat saimnieks suni nedzen ārā no mājas. Šodien es savu suni točna nedzītu ārā. Pirms tam tā kā pa jāņem lija, tagad bišķi pierimies, kātus esmu jau sametis, 2 kāti gaida savu kārtu. Šodien esam atbraukuši uz mazāku upīti. Šeit es zinu, kad Vēdzeles ir. Biju jau pirms kaut kādas nepilnas nedēļas atbraucis izlūkos. Toreiz gan dabūju tikai 1 sapalu. Bet, likās, kad vairākas copītes vēl bija tādas, kad jābūt. Tāpēc mēģināsim. Cerams, ka kaut ko noķersim. Vakars garš. Tagad pulkstens kaut kur ap 5:30 tikai. Nesen satumsa. Ejam, parādīšu jums vietu un uz ko ķersim un citus sīkumus. Pirmkārt vispār, lai tiktu lejā, jākāp no pamatīgas kraujas. Tur mūsu kāti lejā stāv. Te pirms tam gandrīz jau nošļūts uz dibenu. Bet ko neizdarīsi, lai noķertu pirmo Vēdzeli dzīvē? Nurei nepagāja ne minūte. Esam lejā. Redz, ko kātiņi stāv. Maza upe. Šeit ar gariem kātiem būtu grūti darboties, tāpēc esmu paņēmis īsos. Abi patiesībā ir spinninga kāti. Svars ar šeit neliels, 30 grami sviniņš. Pēc tam parādīšu sistēmu. Uzseju savādāk kā parasti. Zvaniņi iekārti ar spīdumiņiem visiem. Cerams, ka nozvanīs. Sniegs tā kā pa Ziemassvētkiem. Drīz varēsim doties uz ledu. Alūksnē skatījos, vīri jau sēž. Laiku lieki netērē. Spīd 2 gaismiņas. Un redz, ko debesīs 3. Pilnmēnesis tuvojas. Labi, ka nav skaidrs debesis, jo es palasīju te dažādus izdevumus, gatavojoties šai copei. Ja ir skaidrs debesis, tad, arī tas Vēdzelē nepatīk. Patiesībā daudzām zivīm es uzskatu, ka, pilnmēnesis un skaidrs debesis nav tas labākais laiks. Vēdzele nav izņēmums. Padalīšos arī ar gudrībām, ko sarakstījāt komentāros un ko arī izlasīju Copaslietu žurnālā. Jo Einis Asaris 2016. gada Copaslietās bija rakstījis, kad vislabāk Vēdzele ņem 1 stundas pēc satumšanas. Bet ja cope nav līdz 8, tad var tālāk nesēdēt, jo Vēdzele dos pa seju ziņu, ja viņa tur ir. Jūs arī komentāros rakstījāt. Ja līdz 10 nav cope, netērē savu laiku, brauc mājās. Pagājušo reizi bija tā, kad es pat līdz 1 sēdēju. Domāju vēl ilgāk sēdēt. Tā ir lieka laika tērēšana. Var braukt mājās gulēt. Ja Vēdzele nebija, tad maza iespēja, ka viņa parādīsies. Divas stundas pagājušas bez copes principā. Varbūt kaut kas nedaudz pieskārās. Mainīsim lokāciju. Laiks vēl ir.
braucam nedaudz uz citu vietu. Nomainīju lokāciju uz to vietu, kur pagājušo reizi noķēru sapalu. Ūdens līmenis pamatīgi krities. Te viss bija ūdenī pagājušo reizi. Es apmēram šeit atlaidu vaļā to sapalu šajā vietā, lai viņš peld. Mēģināsim sagaidīt kaut ko. Makšķeris jau kaut kādu pusstundiņu stāv iemestas. Nav nekas bijis. Vismaz ar aci redzams. Te ir straume. Arī diezgan tāda paliela. Apakšā ir akmeņains. Ir akmeņi, viss kā jābūt. Vēdzeles te ir bijušas. To es skaidri zinu. Varbūt vienkārši nav mana zivs. Negribas ticēt, ka šogad neizdosies noķert. Arī sistēma man kopš pagājušās reizes ir ļoti vienkāršota. Tātad apakšā šeit sviniņš, tad 30 cm kaut kādi virs svina nāk viena pavada. Vienkārši no parastās auklas. Galā maziņš āķis, 8. numura. Tad pēc centimetriem 40 vēl viena tāda pati pavada. Un arī tas mazais āķis. Doma bija tāda, lai var ierīt jebkāda zivs. Jo man jau vairāk nevajag ne lielu vēdzeli, ne lielu citu zivi. Man vienkārši gribējās noķert kādu zivi. Šī tāda sistēma, uz kuru manīgā zivs var būt tās tik ļoti neuzrausies, nesabīsies. Nav nekādas lielas detaļas, nekas tāds. Bet nu redz, ka viņa nenāk. Atnācu pastaigāties, un te upes krastā kaut kādi sieti. Diezgan daudz. Tie ir murdi kaut kādi paštaisīti vai kas? Jā, nav brīnums, ka tas zivis tik švakri. Varbūt agrāk viņas te bija, bet tagad vairāk nav. Tieši dēļ šādiem darbiem. Izskatās kaut kāds murts. Paštaisīts. Aiziesim tālāk. Varbūt vēl kaut kas interesants pavērsies. Ja necapē, vismaz var skaistus skatus pabaudīt. Kā smuki piepes augušas. Nepagāja ne 10 metrus, kā redz, ko nākamie. Jā. Iesalis. Ir tas kaut kāds mūrdiņš paštaisīts. Jā. Redz, ko skaidri var redzēt. Ieeja, kur iepeld zivis. Vai vēži varbūt tās. Nēģi, vēži. Ko nēģiem te ir? Pa lielu acis. Iespējams tās pašas vēdzeles arī te izķēra šādā veidā. Vēl jau tālāk iet. Maigie brikšņi. Viena lieta, kas mani priecē šodien, ja zivis nepriecē, tad vismaz šādā laikā, kāds šobrīd, kad ir lietus, sniegs, tagad vēl kaut kāda krusa tā kā. Es principā stundas 3-4 sēžu visu laiku Lietuvā, un mans jaunais kostīms, Norfin Rebel Pro bija. Nav izlaidis cauri vēl neko. Vispār nekur mitrumu nejūtu. Tā kā, strādā godam.
Kostīms labs. Ejam, paskatīsimies. Varbūt zvaniņi būs nostrādājuši. Nākot atpakaļ, redz, ko vēl atradu daļu fragmentu no mūrdiņa. Un redz, ko ir vēl viens. Jā. Šausmas. Izskatās, ka mēs te lieka laiku tērējam. Vai tev mazās upītes? Tā ir atšķirība no lielupes. Ka šeit viņu var izkāst tukšu, ieliekot tādus mūrdiņus. Redz, ko redzam šo mazo upju burvība. Smuka upe, bet netiek kontrolēta, nekas netiek darīts un malu zvejnieki uz urā dzīvojas. Jūs rakstījāt, brauc uz mazo upīti, un redz, ko atbraucu. Būs vien jāatgriežas lielupē uz sezonas noslēgumu. Labi, garas stāvoklis nograuts pēc tiem mūrdiem. Noteikti tā nav vienīgā darbība, ko te dara. Brauksim citur. Mēģināšu vēl pirms ledus noķert to zivtiņu. Mājās braucot, tomēr nebija miera. Piestāju vēl vienā vietiņā un paskatieties, kāda smuka copīte. Pirms tam jau smuki paraustīja. Nu, kur turpinājums? Reku stiepi. Redziet? Nē, tur ir jācert. Tur jau 5 minūtes pagājušas, man liekas, kopš sāka staipīt. Nu. Jā, kaut kas sēž. Ir. Kaut kas ir. Vēdzele! Vēdzele! Draugi! Vēdzele! Beidzot! Cik negulētas naktis, cik dienas domājot par šo zivi. Paskatieties, kāds skaistums. Maza vēdzelīte, bet pirmā dzīvē. 4 gadi es braucu pēc šīs zivju sugas un beidzot es noķēru. Āķi ierijusi ļoti dziļi bija, auklu nācās nograust nost, jo knaiblītes, diemžēl, mājās aizmirstas. Jānomēra būs. Vēdzeles oficiāli var paturēt no 35 centimetri. Bet negribas baigi paturēt tādu mazuli. Tīpaši, ka pirmā dzīvē 34 centimetri. Tas nozīmē jālaiž vaļā. Labi, paldies, vēdzelīt, pa cīņu. Peldi. Cerams, ka izdzīvos. Jūs pat nespējat iedomāties, cik man daudz šīs zivs nozīmē. 4 gadi. Kopā kaut kādas 11 copes reizes, copes izbraucieni tieši uz vēdzeli, lai noķertu. Un beidzot. Esmu pelnījis īkšķīti. Ko? Šausmas.
tik grūti tas nāca, bet beidzot ir vēl viena suga klāt. Vēl viena suga. Varam ievilkt ķeksīti, noķerta. Labi. Es vēl projām emocijas sakāpušas. Vienu makšķeri iemetu, otra, to viņu pārsēsim āķi, uzliksim uz reņģīti. Paskatīsimies, varbūt uz reņģi atsauksies vēl labāk. Pulkstens jau baigi daudz. Pulkstens 11 jau vakarā. Redz kā? Atkal sniedziņš sāk snikt. Ja iepriekš es liku tos 8. numuru aķīšus sliekai, tad nu tie man tagad nav pie rokas. Tāds izmērs, uzliksim atkal lielo. Jo tagad, ka pirmā ir noķerta, tad ir laiks eksperimentiem. Tos pašus no Kobras CA 129. Tā, paņemsim kaut kā to reņģīti. Nofilēsim laikā. Tā kā parasti es daru uz butēm, sandartiem. Šidā kaut kā nogriezīsim laikam kad strēmelīti. Pamēģināsim uzmaukt uz āķa. Varbūt pat kopā ar slieku komplektā. Tagad, kad garstāvoklis ir uzlabojies, gribēju jums pastāstīt par vienu lietu no Salmo. Nesen atradu par to, kad atceraties, bērnībā mums katram bija tādi adventis kalendāri, kur atvērām vaļā, un tur iekšā bija konfektis. Un tā katru dienu pa vienam vērām vaļā no 1. decembra līdz Ziemassvētkiem. Un Salmo ir izdomājuši, ka uztaisīs adventis kalendāru makšķerniekiem. Katru dienu ver vaļā vienu kastīti, un tur iekšā ir mānekļi un aksesuāri ziemas copei un spiningošanai. Īstenībā baigi interesantā lieta. Skatījos, cena bija 95 eiro, bet es tā dzirdēju, ka tur tā vērtība mantām ir gandrīz uz pusi lielāka. Tā kā, ja meklējat dāvanu, varbūt otrai pusītei, kas ir makšķernieks, līdz 1. decembrim vairāk laika nav daudz. Iespējams noderēs, interesanta lieta. Es būtu priecīgs, piemēram, tādu saņemt. Vēl viena copīte. Nepagāja ne 20 minūtes. Tā smuki cilā. Reku, es jūs gribu parādīt vēdzeļu copi no paša sākuma. Ja tā ir vēdzele. Redziet, augšā lejā cilā. Bišķi kaut ko uztirina. Kaut kas tur tirinas galā. Vai pamēģināsim uzcirst. Neļausim ierīt dziļi. Ja nu gadījumā atkal maza vēdzelīte. Tukšais laikam, vai arī nē. Opa! Vesels kušķis ar zālē. Haha. Bet kur ir āķis? Āķis ir ārsts. Apakšējais ir noēsts. Kaut cik. Nevar saprast, bija tāds ope vai nebija. Varbūt vienkārši sanesa drazu iekšā auklā. Vēl stunda pagāja. Pulkstens tagad jau kaut kur 15 pāri 1. Tā kā makšķerējam no 5. Pamatīgs sprīdis jau pagājis. Vienu vēdzeli dabujām. Šai reizei derēs. Esmu ļoti priecīgs. Nu, neizsakām priecīgs. Nesu vēl aptvērs līdz galam, bet
Ja patika video, patika, kā es mocījos un beigās dabūju to vēdzeli, uzspiediet īkšķīti, abonējiet kanālu, un tad jau tiksimies nākošajā video, iespējams jau uz ledus. Čau! I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me.